Šīs dienas tēma man ir ārkārtīgi svarīga un aktuāla, jo ikdienā es izmantoju piena alternatīvu, respektīvi zirņa pienu. Tāpēc šodien saruna mums būs par to. Hei, sveika! Labdien! Jeļena, jūs esat kāda projekta zinātniskā vadītāja. Kas tas ir par projektu un kāpēc to bija svarīgi izpētīt? Projekts ir saistīts ar, un mēs pētam arī pakšaugu izmantošanas potenciālu piena produktu alternatīvu ražošanai. Un tas bija svarīgi, tāpēc, ka es domāju, jūs arī zinat un dzirdējat, ka aizvien palielinās gan vegānu piekritējā kustību skaits cilvēku, kas mēģina atteikties no dzīvnieku izcelsmes produktiem. Tā skaitā arī es. Ļoti patīkami. Gan arī tas ir saistīts ar to, ka aizvien vairāk cilvēkiem ir dažāda veida alerģijas, piemēram, uz piena olbaltumvielām vai nepanesamība, piemēram, uz laktozi. Un tāpēc cilvēki ir spiesti meklēt un aizvietot un aizstāt piena produktus ar kaut kādām citām alternatīvām. Un šobrīd ir dažādi produkti. Tā skaita produkti, kas ir ražoti no sojas, no kaņepēm, arī zirņi ir tajā skaitā. Un kāpēc tieši zirņi? Tāpēc, ka tie ir pakšaugi, kas aug Latvijā, un mēs mēģinam atbalstīt vietējo lauksaimniecību un izmantot vietējas izcelsmes izēvielas. Tas ir jāakcentē, un tas ir jādara visiem. Izmantojam un ēdam to, kas aug tepat Latvijā, jā, jo tas vienmēr būs labāk izmantojams jūsu organismā, arī atbalstīs lauksaimniecību. Lai man un skatītājiem būtu skaidrs, kādi tad ir tie galvenie ieguvumi no piena alternatīvu lietošanas? Ieguvumi atkal ir atkarīgi no tā, vai jūs esat cilvēks, kas drīkst lietot pienu, vai tomēr jūs esat tas, kurām ir dažādas veselības problēmas. Jā, tā ir skaitā pieminētas alerģijas un nepanesamības. Un tāpēc, ja mēs runājam par šo patērētāju kategoriju, tad noteikti ieguvumi ir galvenie, ka viņi var lietot pienam līdzīgu produktu. Viņi saņem olbaltumvielas, viņi saņem arī šķiedrvielas, jā, ar ko mēs varētu izcelt piena alternatīvas, salīdzinot ar pienu. Tur ir šķiedrvielas, un viņi nesaņem tik daudz tauku, tā skaitā piesātinātu augstskābi, kas arī skaitās diezgan veselīgi un pozitīvi. Un tādā veidā, protams, tas uzturs ir bagātāks nekā vienkārši atteikties, jā, tad ir iespējams izmantot gan arī dažādu ēdienu gatavošanu. Cik noprot, šis pētījums vēl joprojām ir procesā? Kāds tad ir tās galvenās atziņas, kuras novērotas līdz šim? Ir vairākas, teiksim tā, jā, jo mēs veicam diezgan plašu šo pētījumu. Pirmkārt, teiksim uzreiz, ka zirņus var izmantot piena alternatīvas sagatavošanai, bet mēs saskaramies ar dažādām problēmām un niansēm, kuras mēs vēl joprojām risinām. Jā. Tā pirmkārt ir zirņu garša, kas nevienmēr patīk patērētājiem, jā, jo tomēr neskatoties uz to, kā patērētājs ir gatavs atteikties no piena, tomēr arī alternatīvās viņš meklē to piena garšu. Un tas ir nākamais izaicinājums, kas mums ir jāatrisina un maksimāli jāpietuvina šī zirņu piena garša reālām pienam. Jā. Tas ir viens, un otrs tā, kā mēs sagatavojam izēju materiālu, jo mums ir mēģināts gan no zirņiem taisīt šo pienu, gan arī izmantot koncentrātus zirņa, olbaltumvielu koncentrātus, gan zirņa olbaltumvielu izolātus. Un arī te ir savas nianses, kā šo produktu sagatavot, kā viņu iejaukt produktā un kas būtu jāpievieno klāt, piemēram, kaut kas no taukiem, kaut kas no cukuriem, lai atkal veidotu šo patīkamu, nedaudz saldenu garšu, ko gaida mūsu pircējs. Viennozīmīgi ir gan piekritēji, kam garšo šāds produkts, un tie, kas varbūt teiks, ka nekādu mūžā nelieto šādu produktu. Kādi ir galvenie izaicinājumi veidojot šīs piena alternatīvas? Izaicinājumi ir vairāki. Viens no tiem ir antinutrientu saturs produktā, lai ir skaidrs jebkuram, tad zirņu šajos produktos ir sastāvdaļas, kas traucē uzsūkties organismā olbaltumvielām un, piemēram, minerālvielām, kalcijam. Ja? Viens no tādiem svarīgākām minerālvielām, ko mēs uzņēmam ar pienu. Un tāpēc mūsu izaicinājums ir maksimāli samazināt šo antinutrientu saturu. To var darīt dažādi un realizēt. Viens ir raudzējot produktu, otrs ir diedzējot zirņus un, piemēram, termiski apstrādājot produktu. Bet vēl joprojām mēs saprotam, ka tas nav pietiekami, jā, un ir jāstrādā pie šī jautājuma. Otrs ir atkal tā zirņu piegarša, un te atkal tas raudzēšanas process vai arī
dažādu enzīmu pielietošana varētu mazināt šo te zirņu piegaršu, kas varētu minēt kā negatīvo momentu. Tie ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies un kurus mēs mēģinam novērst, teiksim tā. Un uzreiz gribētu pieminēt, ka pateicoties tam, kā fermentācija, jeb braudzēšana ir arī viens no instrumentiem, kā mēs varam cīnīties ar augstu antinutrientu saturu. Ļoti veiksmīgi rezultāti ir tieši runājot par jogurta alternatīvām, svaiga siera alternatīvām. Jo šajā gadījumā, izmantojot braudzēšanu, mēs gan mazinām pakšaugu garšu, gan arī samazinām antinutrientu saturu. Ja? Un to mēs pierādām arī laboratoriski, pētot aromātu savienojumus un pētot fenolu saturu produktos. Un tas viss ir pierādīts ne tikai, teiksim tā, mutiski, ja, bet tas ir pierādīts arī zinātniski. Tātad zirņi ir viena alternatīva, vai jūs izmantojat arī citas piena produktu alternatīvas, testējot un strādājot? Runājot par piena alternatīvu, pārsvarā mēs strādājam ar zirņiem un koncentrātiem un izolātiem. Runājot par svaigo sieru, mums ļoti veiksmīgi izdevās izmantot pupiņas, kuras dod ļoti maigu plastisku struktūru, kas atgādina svaigu sieru struktūru un ļoti patīkamu garšu. Ja? Pie tam mēs arī raudzējam šo produktu, lai patērētājiem būtu ne tikai tā garša patīkama, bet arī, lai būtu iegūms no pienskābes baktērijām, jo svaigsieru ražošanu mēs arī izmantojam baktērijas, lai atkal bagātinātu produktu. Tā kā arī tur ir labi rezultāti. Man pašam personīgi liekas interesanti, kā varētu garšot svaigs siers no pupiņām. Kā tas garšo? Produkts nedaudz atgādina humus, ko noteikti jau Latvijas iedzīvotāji ir iecienījuši un iekļauj savā ēdienkarte, bet nedaudz maigāka, tā garša sātīgāka un plus tur parādās tās skābumiņš, ja, kas arī kas sieram kā piemīt. Jā, kas piemīt arī klasiskam sieram, svaigsieram. Tā kā super! Jā. Sveika, Aira! Sveiks! Arī jūs esat ārkārtīgi svarīgs posms šim projektam. Pastāstiet, lūdzu, kāda ir jūsu loma? Mēs pētījām izejvielas, pupas un zirņus šī projekta ietvaros. Mūsu galvenais uzdevums bija izpētīt šķirnes, vides apstākļu ietekme uz zirņu un pupu, kvalitāti un ražu. Un kādas ir tās galvenās atziņas? Jāsaka tā, ka šo piena alternatīvo produktu izveidošana un ienākšana tirgū, tas ir iegūms ne tikai patērētājam, bet arī izejvielu ražotājam, jo ja pieaug pārstrādes iespējas, tad arī palielinās zirņu un pupu audzēšanas platības Latvijā. Man interesē, vai Latvijas klimats un augsne kaut kādā veidā ietekmē šos te pašus zirņus un zirņu kvalitāti? Jāsaka tā, ka pakšaugi, jeb zirņi, pupas ir ļoti unikāls augs, jo viņi miedarbojas ar augstnē esošajām baktērijām, un baktērijas palīdz augam augt apstākļos, kur nav slāpeklis augsnē. Respektīvi, šīs baktērijas uzņem atmosfēras slāpekli un pārveido to augam uzņemamā formā. Un tas palīdz augam augt, slāpeklis paliek arī kultūra augam, kurš augs pēc tam. Tā kā ir ieguvēji visi tajā pašā laikā. Vai zirņu šķirnei ir nozīme? Zirņu šķirnei ir nozīme, bet zirņu šķirne nav tikai ražas potenciāls. Jo šeit ģenētiski tiek noteikti daudzi faktori, kas tālāk var ietekmēt šo ražības potenciālu, kā piemēram izturība pret slimībām ir ļoti svarīga, un arī proteīna saturs un arī citi kvalitātes rādītāji, un arī tieši pielietojums šiem te piena alternatīvajiem produktiem. Kas vēl ietekmē zirņa kvalitāti? Ārējie apstākļi, tas ir klimats un audzēšanas apstākļi, jeb kādu agrotehniku pielietot, teiksim, zemnieks. Bet, ja runājam tieši par laika apstākļiem, tad par labu šeit strādā tieši augstas temperatūras un zemes mitruma nodrošinājums, kas savukārt negatīvi ietekmē arī ražu, jo, principā, ražai limitējošais faktors ir mitruma nodrošinājums. Un, kā jau mēs zinām, Latvijā, tāpat kā visur pasaulē, šis te nokrišņu daudzums ļoti mainās. Mums ir sausuma periodi, kas paliek tāds jau patstāvīgs scenārijs šajās klimata izmaiņās, un tas, protams, ietekmē gan vienu rādītāju, gan tas ir raža, ko zemnieks grib iegūt, un, protams, kvalitāti, kas ļoti svarīga ir tieši šim te produkta
pārstrādātājiem, jeb radītājiem. Un tādā veidā iet kopā ar visu šo te mūsu projekta uzstādījumu. Aina, kuri tad ir tie garšīgākie zirņi? Nu, garšīgākie zirņi, visiem zināmie, ir dārza zirņi, ko mēs audzējam un lobam no pārkstīm ārā. Tie vienmēr ir ļoti saldi un garšīgi, un tie garšo gandrīz jebkuram no maza līdz lielam. Dāmas, milzīgs paldies jums par interesanto sarunu, un es tiešām novēlu veiksmi un izdošanos tālākā projekta izstrādē, un es nevaru sagaidīt, kad veikala plauktos ieraudzīšu jūsu piena alternatīvas. Priekā! Šodien es atrodos ārkārtīgi skaistā vietā Elejā, kur kopā ar Daigu noskaidrosim, ko tad īsti nozīmē degradētās teritorijas. Sveika, Daiga! Sveiki! Es esmu atbraucis ar tādu diezgan dedzīgu vēlmi uzzināt, ko nozīmē degradētas teritorijas, un es zinu, ka jūs varēsiet man palīdzēt. Nu, principā, Elejas parks noteikti nav degradēta teritorija, bet mēs pēc tam parunāsim citā kontekstā par to. Degradētas teritorijas ir tādas teritorijas, kuras ir pamestas un ilgstoši netiek izmantotas. Un, respektīvi, šādas teritorijas ir ļoti svarīgi kaut kādā veidā atdzīvināt, atgriezt atpakaļ apritē, lai viņas tiktu izmantotas, lai viņas tiktu pienest kādu ekonomisko labumu. Varbūt viņas būtu kā ekoloģiski tādi vērtīgas teritorijas, cilvēku pulcēšanās vietas. Degradētas teritorijas var būt ļoti, ļoti dažādas. Tās var būt pamestas ražošanas teritorijas, tās var būt aizaugušas lauksaimniecības zemes, pamestas ēkas vai dzīvojamie kvartāli. Un līdz ar to arī tie rīki, kā mēs viņus atdzīvinam, var būt ļoti, ļoti dažādi. Un kāpēc ir nepieciešamība tieši atdzīvināt šīs degradētās teritorijas? Ja mēs runājam par tādu ilgspējīgu vietu attīstību, tad zeme, teritorija ir viens no vērtīgākajiem resursiem, kurš mums būtu jāizmanto un jāsaglabā arī nākamajām paaudzēm. Un ir arī veikti pētījumi, kuri rāda, ka, piemēram, ja tāda pamesta teritorija atrodas pilsētā, tad tas savu veidā uzliek tādu kā zīmogu, ka tā varbūt ir tāda nelabvēlīga vide vai cilvēkiem nepatīkama vide, viņi negrib tur dzīvot. Bet ja mēs šādu teritoriju atdzīvinam, tad tas var arī piesaistīt gan investorus pēc tam nākotnē, gan arī ļaut cilvēkiem dzīvot, baudīt šo teritoriju, varbūt veidos jaunas darba vietas, varbūt šī teritorija kļūst arī par parku vai vienkārši ekoloģiski vērtīgu vietu. Šis te parks tātad nav degradēta teritorija, bet šeit Elejā noteikti tāds degradētas teritorijas kaut kur mēs arī varam sastapt, vai ne? Es domāju, ka Latvijā mums, diemžēl, ir daudz, kur vēl saglabājušās tādas degradētas teritorijas, kas galvenokārt ir bijušās rūpniecības teritorijas vai bijušās militārās teritorijas, kurās ir daudz pamestu ēku, kuras ir bīstamas, kurās ir varbūt pat piesārņojums ar dīzeļdegvielu vai citiem šiem elementiem. Un līdzīgu teritoriju mēs arī palīdzējām risināt Ludzā. Un tā bija bijusi linu fabrika, kur mēs arī kopā ar maniem kolēģiem gan pētījām šo te piesārņojumu, gan analizējām, kā šo teritoriju varētu attīstīt, lai tā piedāvātu gan iespējas varbūt turpināt šo te ražošanu, gan arī cilvēki varētu šo teritoriju izmantot. Tā kā šīm teritorijām ir milzīgs potenciāls, lai viņas varētu atkal kļūt par lielisku pilsētas daļu. Bet, Klaudaiga, ko tad īsti nozīmē teritorija iedzīvināšana? Varbūt var paskaidrot. Nu, faktiski teritorija iedzīvināšana nozīmē jaunu, vēl papildus funkciju piešķiršanu, kas ļauj šo teritoriju izmantot ļoti daudzveidīgi. Un tāpēc mēs esam šeit, Elejas Muižas parkā, lai redzētu, kā šo rīku izmantoja vēl vienā mūsu projektā. Un par to pastāstīs Natālija, kolēģe mani. Sveiki! Vispār uzreiz man tev jāsaka, ka mēs esam ļoti zīmīgā vietā. Ne tikai priekš Zemgales, bet arī priekš šī parka. Šīs ir Elejas tējas namiņš visā savā skaistumā un krāšņumā, bet ir jāsaka, ka pirms kāda brīža viņu arī varēja saukt sava veida par degradētu objektu. Mēs ienāksim pēc tām izstāžu zālē, es tev parādīšu bildes, tu neticēsi savam acīm. Un mēs izstāžu zāli redzēsim arī vienu elementu, kas saglabājas no oriģināla pēc restaurācijas. Un šobrīd ir to, ko Daiga arī stāstīja par iedzīvināšanas pasākumiem. Tējas namiņš, ka viens maziņš objekts milzīga parka, kas ir vairāku 10 hektāru lieluma, spēja izdarīt ļoti, ļoti daudz šim parkam. Šobrīd viņš veic ļoti daudzus
funkcijas. Te var salauzties, te var padzert tēju, te notiek dažādi semināri, te notiek ekskursijas, tematiskas, vēsturiskas, ļoti daudzas lietas. Ja? Un vēl papildus arī šīs, ka tāds kultūrvēsturiskais objekts un atjaunots kā arhitektoniskais sniedz šai vietai šo īpašo vēsturisko garšu, kas vēsturiskiem parkiem ir ļoti būtiski. Izskatās, ka jums ir ļoti labi sanācis iedzīvināt šo tējas namiņu. Es tad nevaru sagaidīt, kāds namiņš izskatījās pirms pārvērtībām. Aiziet! Wow! Tāds, lūk, izskatījās tējas namiņš pirms iedzīvināšanas. Vienkārši fenomenāli. Kāds tagad ir pārmaiņas. Kas šī vispār ir par vietu, kur šobrīd atrodos? Redzi, šeit var ne tikai tēju padzerties, bet šī ir izstāžu zāle, kas, starp citu, ir veidotā tieši ar domu, ka parādīt šīs muižas un muižas parka vērtības. Starp citu, atpazīst elementu. Mēs tikko viņu redzējām tējas namiņu. Jā, un šis ir oriģinālais elements. Viņš šeit arī, principā, šajā ekspozīcijā ir ieliks iekšā. Bet šī izstāžu zāle, patiesi sakot, šeit mēs varam runāt par šo ilgspēju, jo šī izstāžu zāle šeit veids ļoti daudzas funkcijas. Šeit notiek ne tikai izstāde, pašvaldība mēģina arī šo vietu atkal atdzīvināt ar to, ka šeit ir gan tie, kas iedzīvotāji, ja, ka viņiem notiek savi pasākumi, šeit notiek mākslas skolnieku izstādes, ja. Šeit var notikt dažādi pasākumi, koncerti, Ziemassvētku te ir noticis. Ja. Un tas viss ir tāds, ka viens objekts, kas spēj šai vietai piešķirt šo jaunu funkciju. Tā kā muižas vairs nav, muižnieks te vairs nedzīvo, bet cilvēkiem šeit savādāk nav ko darīt. Un lai būtu šī jēga šai telpai un vietai, šeit izveidot šādu multifunkcionālu ēku. Kaspar, ko tagad tu domā par degradētām teritorijām? Patiesībā šodien es ļoti daudz ko ieguvu, es ļoti daudz ko uzzināju, un tagad es zinu, kas ir degradētas teritorijas un zinu, kā tās var iedzīvināt, bet man liekas tā galvenā atziņa, ko es šodien esmu ieguvis, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs arī ir līdzatbildīgs par to, kādā teritorijā mēs dzīvojam. Tāpēc, mīļie draugi, cenšamies iedzīvināt arī savu apkārtni. Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku. Es domāju, ka mēs noteikti varam runāt par uzņēmumu vērtībām un kultūru. Ko uzņēmums definē, par ko tas iestājās. Jo viens, ka ir dažādi veidi uzņēmumi, tie vai nu kalpo dažādu sabiedrības interešu aizstāvībai, vai tie ir biznesa orientēti, bet bez visa tā ir jābūt tādam lielākam mērķim. Un es domāju, ka tieši definējot to, par ko mēs iestājamies, kas mums rūp, par ko mēs cīnamies tādā labā nozīmē. Jebkurš uzņēmums, tā skaitā komerc uzņēmums, var ar savu iekšējo kultūru, ar savu pārliecību iestāties par lielākām lietām. Tātad par to atbildību, ko varbūt sagaida sabiedrība, bet kas nav noteikta kā tāda pamat biznesa joma. Līdz ar to mēs uz to varam skatīties diezgan plaši. Un tādā ilgtspējas jautājumā es teiktu, ka tās ir visas trīs atbildības. Gan atbildība pret vidi, kopumā atbildība par labu pārvaldību, protams, arī šo sociālo prizmu, kur ir ļoti daudz darāmā, un es domāju, ka katrs uzņēmums un arī katrs iedzīvotājs var izvēlēties, cik daudz tas vēlas ieguldīt un dot no sevis. Mēs redzam, ka aizvien lielāka sapratne, arī atbildīgāka pieeja no uzņēmumu puses nozīmē, ka aizvien vairāk tiek darīts gan politiku līmenī, gan tādu praktisko soļu līmenī. Un, ja par šo runā un dara, rodas tāda lielāka sapratne par to, kas tas ir un kā mēs katrs tajā varam piedalīties. Katra uzņēmuma vadītājs ir piemērs darbiniekiem un arī nosaka šo kultūru. Jo viens ir uzrakstīt kaut ko mājaslapā, kā tādus lielus paziņojumus, un otrs ir tiešām dzīvot ar šīm vērtībām ieviest. Tātad mēs skatāmies, ko dara vadītājs, un ja mums tiek rādīts labs piemērs, es domāju, mums ir daudz lielāka motivācija to darīt pašiem arī. Otra lieta, protams, ir zināmas palīdzīgas lietas, un tā var būt dažāda uzņēmumu motivācija, teiksim, darīt lietas pareizi un darīt pareizās lietas. Bet katrs uzņēmums var izdomāt, kas ir viņa motivācija, gan darbiniekiem, gan sabiedrībai. Vēl viena lieta, protams, kas motivē vai liek rīkoties, ir likumdošana. Un šo arī nevajadzētu uztvert tā ļoti virspusēji, jo varbūt šajā gadā vēl, teiksim, tāda ziņošana attiec uz lielākiem uzņēmumiem, taču ne jau tā ziņošana kā tāda sakārto uzņēmumu, bet domāšana, ka tātad tas nav tikai runāt, bet arī darīt, arī mērīt, liek ieviest šos te praktiskos risinājumus. Man liekas, ļoti laba lieta, kas motivē, ir dalīšanās, ka mēs redzam, ka citi dara. Gan citu uzņēmumi, gan varbūt mūsu kaimiņiem ir kādi labi risinājumi. Tas ir arī par tādu paradumu maiņu. Vēl man šķiet tā, protams, ir mācīšanās. Ja uzņēmumi mudina darbiniekus mācīties, tad ar šīm jaunajām zināšanām, protams, arī ir vieglāk tās pielietot praksē un spērt šos soļus.
Es domāju, cilvēkiem individuāli, mēs visi esam cilvēciskas, emocionālas būtnes, mums jaunās lietas varbūt neieietās ātri. Viens ir tā lielā apziņa, ka iespējams mēs gribam bērniem atstāt planētu labākā stāvoklī, nekā saņēmām viņi paši no vecākiem. Bet otrs, es domāju, arī ir par tādu nelielu mērķu uzstādīšanu, tādas nelielas apņemšanās, kuras tad mēs nevis speram tādus lielus, plašus soļus vai liekam tādus lielus mērķus, kā 1. janvārī, kad mums tādas mega apņemšanās, bet tiešām speram to soli pa solim un dodamies pareizajā virzienā.